Jā, labi, vēl lūdzu. Šobrīd Izglītības un kultūras komisija ir viens likumprojekts, tā saucamais likumības sardze, kur tieši bloķēs nacionālā saskaņa. To virzēt man pazīstamā deputāta Julija Stepanenka, viņi ir 4 bērni, man 6. Tas grozējuma būtības pasargāt bērni no kaut kāda eksperimentāla materiāla, kad Karlis bija Karlīta vai kaut ko tādu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Jā, jāsaka, es tam nesekoju līdz, bet tad, kad bija šis te ārlietu ministra izlēciens pret Nacionālo apvienību un arī tika pieminēta šī izglītības un zinātnes komisija, kuru vada mūsu partijas biedrs Jānis Vucāns, tad es viņam zvanīju un prasīju, par ko ir strīds. Ja? Lūk, tad viņš man izstāstīja, es godīgi pateikšu, es neesmu lasījis tos likumus. Ja? Man liekas, ka tās bažas, pa kurām iet runa, ka tās ir loģiskas un saprotams no vecāku viedokļa. Jautājums ir, kā to noformulēt likumā vispār, un tad droši vien kabineta noteikumos detalizētāk, tai skaitā. Man liekas, ka par to ir tā diskusija, ja? Un man liekas, ka tur jāatrod ir deputātiem izpratne un teikšu vienkārši teksts, likuma teksts. Ja? Bet ir arī šajā jautājumā otrs aspekts, kad likums jau nav spējīgs aprakstīt visus dzīves gadījumus, visas grāmatiņas, visas kaut kādus skaidrojumus un tā. Man liekas, ka vajag pieturēties pie tādām vispārējām vērtībām. Ja? Un tad tās kļūdas nebūs. Ja? Tad tās kļūdas nebūs. Man liekas, ka Izglītības zinātnes ministrijai vajag šo jautājumu vairāk atvērt diskusijai ar vecākiem. Ja. Kaut kā tas jautājums tur parlamentā notiek, bet es neredzu, ka būtu sabiedrība iesaistīta, es runāju tieši vecāki, tieši attiecīgā vecuma grupu vecāki, ja? Jo ko ar mani diskutēt? man tā teikt, man neiet bērni tur 3. klasē. Kaut gan ģimenē mums šobrīd ir 9. klases skolnieks, tā kā faktiski savā ziņā, jo tā kā uz mani ir attiecis tā lieta. Lūk, tā kā jābūt ļoti, ļoti saprātīgi, jā, ļoti saprātīgi, bet jābūt arī, uz tām lietām jāskatās tādu atvērtām acīm, jā. Es tikai minēšu, teiksim, ka mēs gājām skolā, jā. Ja kāds tur varēja atrast Playboy žurnālu, jā, tad tas jau bija kaut kas ļoti, ļoti, ja? Un ka mēs bijām Lielbritānijā studenti celtnieku vienība, tur aktīvs, bija tāda grupa, kas brauc uz Lielbritāniju, kā tāds iespēja braukt bija 107. gadā. Un tad tur taisnība pārprasīja visiem, vai tur kāds nav nopircis un paņēmis Playboy, jā, jo tāpēc, ka ja to atklās uz robežas, tad tas ir liels nepatikšanas, jā. Jo tas skaitījās pornogrāfiskā. Ja. Tagad tas viss izsauc smaidu, tāpēc, ka tas stāv brīvi plauktā. Ja, un ne tikai tas stāv plauktā. Līdz ar to tā piekļuve šai tematikai, pirmkārt jau internetā, viņa ir pieeja. Līdz ar to arī tai skolai sabiedrībai jārēķinās ar šīm lietām. Līdz ar to tā noslēpamība, kāda bija tur Zālīša grāmata, kā augstākais tops, tas šim laikam neder. Kas der, es nezinu. Nezinu, kas der. Jā. Ar manām acīm nav ko skatīties uz tām lietām. Es iespējams esmu pietiekami sabojāts. Nedaru ne kā skolotājs, ne kā pedagogs, ne drīzāk kā patērētājs. Jā. Šobrīd to vairāk iet diskusija tikai no kaut kāda politiska aspekta. Ja to likuma projektu grozēt konkrēti saskaņā, viņa nedrīkst atbalstīt. Nē. Man Vucāna kungs tā neteica. Viņš teica, ka tas ieraksts ir neskaidrs, ka ka viņš neatbalsta to ierakstu, bet tur nebija nekāda sakara, vai to iesniedz Nacionālā apvienība vai iesniedz saskaņa. Nē, viņš skatījās, tomēr viņš ir augstskolas profesors, un viņš skatījās no tāda
Nu, kā to iedzīvināt dzīvē, vai tas likums darbosies vai nedarbosies tā. Vismaz viņš man to jautājumu skaidroja savādāk. Es pareizi pateicu, ka, ja es nezinu, ko darīt, labāk nedarīt neko, mazāk šansi nokļūdēties. Un tāpēc, ja nāc kaut kāda, ir ar visu cieņu pret Sorosa fondu, ir kaut kāds grants, kāds cilvēks grib atstrādāt, tā ir apsveicama, viņš taisa poligrāfu, bet es nesapratu, kāpēc izglītībai ministrijai jādod iespējams eksperimentēt uz mūsiem bērniem. Tad, ja mēs nezinām, ja nav kaut kāda pētējuma, Jā, redzat, bet atkal, te jau mēs esam atklāti sabiedrība, mums var būt ļoti dažādi viedokļi un bieži vien viens otru izslēdzoši. Tie, kas kaut ko atbalsta, tie veido savu kaut kādu aizstāvības organizāciju, tie, kas neatbalsta, tie veido savu. Un deputātu pienākums ir dzirdēt argumentus un meklēt to racionālo, kas ir vajadzīgs sabiedrībai, ja? To pozitīvo. Man liekas, ka es uzskatu, ka šobrīd par to jautājumu bija pa maza iespējams diskusija. Jums ļoti laba ideja iesaistīt mēdījus, ja politika ļoti jutamīgi pret to, ja tauta saka šeit, vai jūs esat par to, lai jūs bērniem iedat tieši šitie materiāli. Uz galda, Jā, bet jūs redzat arī, teiksim, ņemam kristīgo ticību, ja? It kā kristieši, bet konfesijām ir atšķirīgs viedoklis arī šajos jautājumos. Ja? Es negribu maisīties, es neesmu, paldies Dievam, man ir radi nav neviens katolis, vai ne? Bet man atkal ir kas atkal rados ikatoļi, ja? Un man ir ļoti daudz, kas ikatoļi, ja? Es negribu nevienam nekādā veidā kritizēt, bet, teiksim, es nesaprotu celibātu, piemēram. Es nesaprotu. Es nesaprotu. Iespējams, ka man arī nav jāsaprot. Jā, saprot. Bet kāds to saprot un atbalsta, un kā kanons stāv laikam no 13. vai 14. gadsimta. Jā, un tā, Demokrātija tā kā ir mazākums pakļauties vairākums. Un ja viņi ir minoritāši... Demokrātija nē. Demokrātija ir, ka vairākums ņem vērā mazākumu. Jā, tad ir demokrātija. Ja ir vienkārši, ka vairākumam ir taisnība un mazākums ir tā vienkārši. Tad jāizoperē, tā vairs nav demokrātija, tas ir totalitārisms. Nē. Jā, labi, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Vairākums ir par nāves sodu, tad ievirdīs tādi. Tas vienmēr diskutabls jautājums. Par ko kurā gadījumā, ja demokrātijas citadelē ASV, it kā demokrātijas citadelē, es teikšu šādu vārdu, viņiem ir. Atsevišķas tādi. Vienalga ir, jā. Vienlaiku pie Staļina arī nebija. Atceraties, ja? Pēc kara. Jā, nebija 25 gadi maksimālais sodamērs bija.